5 iemesli, kāpēc Eiropas parlamenta vēlēšanās jābalso par Nacionālo apvienību. Pirmais. Nacionāla apvienība ir vienīgā partija, kas apvieno gan nacionālo stāju un vērtības, gan kompetenci un ietekmi. Nacionāla apvienība vienmēr ir bijusi un būs nacionāla interešu sardzē jau kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Tā ir partija, uz kuru var paļauties un kurai sava identitāte nav jāmeklē. Būsim godīgi, ir bijušas reizes, kad ir neērti redzēt tos, kas pārstāvējuši Latviju Eiropas parlamentā. Ir Briselē paklausīgās balsis, ir prokrieviski noskaņotie, ir arī vienkārši nekompetentie, kas tur nokļuvuši masīvu reklāmas kampaņu rezultātā. Balsojot par Nacionālo apvienību, var būt droši, ka Latvija Eiropas parlamentā tiks pārstāvēta godam. Balsojot par Nacionālo apvienību, izvēlēties pārbaudītas vērtības. Otrais iemesls. Nacionāla apvienība politiskās situācijas izpratnē vienmēr ir bijusi soli priekšā citiem. Nacionāla apvienība vienmēr ir aicinājusi Latvijas politiķus un uzņēmumus neēst no Krievijas rokas, pāraut ekonomiskās saites ar Krieviju, izskaust termiņu uzturēšanās atļauju tirdzniecību. Pēc pilna mēroga kara sākuma visi gudri un apzinās, cik svarīgi ir ķirurģiski atdalīt sevi no Krievijas. Diemžēl stingra mugurkaula trūkums savulaik šodien izpaužas kā metastāzes gan uzņēmējdarbības vidē, gan politiķu domāšanā. Un ir iespējams galvenais iemesls, kāpēc ekonomiski atpaliekam no kaimiņu valstīm un nedzīvojam tik turīgā valstī, kā gribētos. Daudziem politiķiem nacionālā stāja atmodās tikai pēc Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā. Visi tagad saka to, ko Nacionāla apvienība teica jau sen. Kāpēc dot varu tuvredzīgiem politiķiem? Kāpēc zaudēt laiku pareizi strateģisko lēmumu pieņemšanā? Balsojot par Nacionālo apvienību, tu vari būt drošs, ka lēmumi tiks pieņemti saulaicīgi un tālredzīgi. Trešais iemesls. Nacionāla apvienība ir saprāta balss Eiropā. Diemžēl Eiropa ir kļuvusi par upuri dažādo politisko grupu naivumam vai fanātismam. Naivumam attiecībā uz Krieviju, fanātismam sekojot pārprastām, itin kā mūsu visu kopīgajām vērtībām, lai gan to izpausme liek pacelt uzacis. Nacionālās apvienības piedāvājums balstās pārbaudītās vērtībās un saprātīgā politikā. Zaļais kurs ar pārspīlētajām prasībām vidas jomā ir piemērs Eiropas fanātismam un saprāta trūkums politikas veidošanā. Nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā zaļā kursa likumdošana būs jāpārskata. Tas pats attiecas uz migrācijas un patvērumu paktu. Nedrīkst piespiest Eiropas Savienības dalībvalstis uzņemt migrantus pret pašu gribu. Balsojot par Nacionālo apvienību, to atbalsta saprātīgu zaļo kursu un atbildīgu migrācijas politiku. Ceturtais iemesls. Nacionāla apvienība drošības tēmu redz plašāk nekā citi. Drošība ir kļuvusi par modes vārdu, ko lieto visi. Arī tie, kas nespēja un joprojām nespēja paredzēt, kādu drošības izaicinājumu mūs sagaida nākotnē. Nacionāla apvienība saka, ka drošība ir galvenā prioritāte, ar to domājot ne tikai militāro drošību stipru NATO, bet arī atbildīgas imigrācijas, demogrāfijas, mēdīju un valodas politiku. Balsojot par Nacionālo apvienību, tu piekrīti, ka drošība tas ir kas plašāks par militāro jomu. 5. noslēdzošais iemesls. Nav ideāls partijas, bet ir acīm redzami, ka Nacionāla apvienība ir labākā iespējamā izvēle Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ir prokrieviskas un ir ultraliberāla ideja pārņemtas partijas. Ir partijas ar cienījumiem, bet nepieredzējušiem kandidātiem. Ir partijas, kuras nepārvarēs 5% barjeru un balss būs izmestas vējā. Ir partijas, kas par saraksta līderi ieliek Eiropas komisāru, kurš visticamāk nevienu dienu nepavadīs kā Eiropas parlamenta deputāts un kura darba pienākumos ir aizstāvēt nevis Latvijas intereses, bet gan tās sauktās Eiropas kopīgās intereses. Šīs vēlēšanas ir par Latvijas balsi Briselē, nevis Briseles balsi Latvijā, ko pārstāv Eiropas komisijas komisāri. Ir partijas, kas sola nereālas lietas. Nacionāla apvienība ciena savu vēlētāju un nesola to, kas nav paveicams Eiropas līmenī, piemēram, palielināt algas vai pensijas. Šie jautājumi ir Latvijas valdības atbildība. Nacionāla apvienība prot atšķirt būtisko no nebūtiskā un fokusēs uz jomām, kur ir reāli iespējams panākt rezultātu. Balsojot par Nacionālo apvienību, tu izdari drošu izvēli par cilvēkiem, kas nesola nereālas lietas un zina, kā panākt rezultātu Latvijas interesēs.